Sveicināti jaunieši un vecāki! Turpinam iet cauri 2024. gada 9. klases matemātikas eksāmenam, un šodienas epizodē mūs sagaida lineārs un kvadrātu vienādojums, ekvivalenti pārveidojumi un lineāras funkcijas grafiks. Ko tur daudz? Ķersimies klāt! 8. uzdevums – atrisini vienādojumus. Uzmetīsim aci uz abiem vienādojumiem, lai mēs saprastu, ar ko mums ir darīšana. Pirmajā piemērā mums ir 2x mīnus 1 vienāds 5, otrajā piemērā 3x kvadrātā mīnus 7x plus 2 vienāds 0. Šeit ir divu veidu vienādojumi. Viens ir lineārs vienādojums, un otrs ir kvadrāta vienādojums. Un sanāk tā, pirmais mums ir lineārs vienādojums, tas ir tāds vienkāršs vienādojums, kurā x ir pirmajā pakāpē. Ja, x ir pirmajā pakāpē, tāds vienkāršs vienādojums. Nākošais ir kvadrāta vienādojums. Varam atpazīt pēc tā, ka pie x ir kvadrāts. Ja? Tagad skatīsimies, iesim cauri, kā katru no viņiem risinām. Tātad lineārā vienādojumā brīvie skaitļi ceļo uz labo pusi un x paliek kreisajā pusē. Tas ir 2x ir vienāds 5, šoreiz vieninieks mīnus 1 pārvērš plus 1, saskaitam, 2x ir vienāds ar 6. Tālāk, abas puses ir jādala ar skaitli, kas ir priekšā x-am. Dalu ar 2, lai iegūtu, ka x ir vienāds 3. Otrais piemērs – 3x kvadrātā mīnus 7x plus 2 vienāds 0. Kvadrāta vienādojums. Vispārīgais kvadrāta vienādojums izskatās šāds. ax kvadrātā plus bx plus c ir vienāds ar 0. Šie koeficienti a, b un c kalpos par pamatu, lai mēs varētu dabūt vienādojuma saknes, jeb šo gala rezultātu. Ja? Un skatāmies. A ir tas skaitlis, kas ir priekšā x kvadrātam. Jeb šo a mums šoreiz ir 3. Ja? B ir skaitlis priekšā vienkārši x-am, tas ir x, tātad b ir vienāds ar mīnus 7. Esam uzmanīgi, tā mīnusa zīme arī ir jāpaņem. Ja? Tālāk c loceklis mums ir 2. Ja? Ok, tik tālu ir. Tālāk diskriminants. Diskriminanta formula ir b kvadrātā mīnus 4 reiz a reiz c. Un paskatīsimies, kā mums izdosies tagad ar skaitļiem. Tātad b kvadrātā tas nozīmē mīnus 7 kvadrātā ar visu mīnusu, mīnus 4 reizināts ar a, kas ir 3, un reiz 2. Rēķinām 49, jāpievērš uzmanība, mīnus 7 kvadrātā ir 49, nevis mīnus 49. Tā, šeit mīnus 4 reiz 3, tas ir 12, mīnus 12 reiz 2 ir 24, mīnus 24 vienāds ar 25. Nu, ļoti labi. Vajadzētu būt tā, ka diskriminants sanāk skaitlis, no kura var izvilkt kvadrāta sakni. Tālāk mums ir vispārīgais kvadrāta atrisinājums, vispārīgais atrisinājums, x ir vienāds b plus sakne no diskriminanta dalīts, mīnus b, pareizot, mīnus b plus kvadrāts sakne diskriminanta dalīts ar 2a, un tad otrs x ir mīnus b, mīnus kvadrāts sakne no diskriminanta dalīts ar 2a. Ja? Tās ir tās formulas, kuras mēs izmantosim, lai tiktu pie saknēm. Rakstu pirmā sakne. Tātad mīnus b. Ko nozīmē mīnus b? Mīnus b nozīmē b loceklis ar pretēju zīmi. Ja šeit ir mīnus 7, tagad būs 7. Plus kvadrāta sakne no diskriminanta, kas ir kvadrāta sakne no 25, un dalīts ar 2a, ja a ir 3, tas būs 2 reiz 3. Izpildam darbības 7 plus 5 dalīts ar 6, 12 dalīts ar 6, 2, un tālāk otra sakne, x vienāds, es bišķi uz te saspiedīšu tā 7 plus 5, vajadzēja mīnusam būt, nevajag jau vairs kļūdas, sekot līdzi. 7 mīnus 5 dalīts ar 6. 7 mīnus 5 ir 2 dalīts ar 6, epšu 1 trešdaļa. Lūk, esam izpildījuši.
9. uzdevums. Uzraksti vienādojumu, kurā abas puses reizinot ar 5 ieguva vienādojumu x kvadrātā mīnus x mīnus 20 vienāds ar 0. Tātad, ja viss šis vienādojums ir reizināts ar 5 bijis un iegūts šāds, tas nozīmē, ka, lai mēs pakāptos soli atpakaļ, mēs abas puses izdalīsim ar 5. Taču mums uzreiz jāpadomā, kā tas izskatīsies, kā izskatīsies šī visa lielā izteiksme dalīts ar 5 un kā izskatīsies 0 dalīts ar 5. Šajā gadījumā, ja mēs šo izteiksmi dalam ar 5, tas būtu tas pats, kas katru no šiem locekļiem dalīt ar 5. Es parādīšu šeit x kvadrātā dalīts ar 5, tad būtu mīnus x dalīts ar 5 un mīnus 20 dalīts ar 5. Ja? Un tas viss ir vienāds 0 dalīts ar 5. Tagad vēl saliksim daudz smukākā skatā. Tātad dalīts ar 5 es varu pārvērst kā daļsvītru. Tas ir dalīšanas zīmes pārvēršu kā daļsvītru un uzrakstu šitā 5. Ja? 5 uzrakstīsim tādu smukāku. 5, labi sanāca šucat visu. Mīnus x daļsvītra 5. Un mīnus 20 dalīts ar 5 var izdalīt precīzi, tas ir mīnus 4. Vienāds ar un 0 dalīts ar 5 ir 0. Lūk, šādam rezultātam vajadzētu sanākt. Labi, ejam tālāk pie nākošā uzdevuma. 10. uzdevums, kurā zīmējumā attēlots funkcijas y vienāds mīnus 2x plus 1 grafiks. Šajā gadījumā, pastoties uz funkciju, mīnus 2x plus 1, es uzreiz ieraugu šo mīnus 2, kas man pastāsta, ka funkcija ir dilstoša. Ja? Šis te koeficients ir negatīvs, tas noteikti nozīmēs, ka funkcija ir dilstoša. Tātad, ja mēs uzliksim cilvēciņu, piemēram, uz funkcijas, un viņš iet lejup, tad funkcija dilst. Un kā redzam, arī šeit dilst un šeit arī dilst. Ja? Līdz ar to tas neko daudz mums nepastāsta, bet mēs pievērsīsim uzmanību šim plus 1. Ja? Šis plus 1 norāda, kurā punktā grafiks krusto Y asi. Kurā punktā grafiks krusto Y asi. Piemēram, šīs grafiks, kurus cilvēciņš uzzīmēts, tiek krusto punktā mīnus 1, šis grafiks krusto punktā mīnus 2, šis krusto 0,5 punktā, ja, šeit. Un pats pirmais krusto punktā 1. Un tas arī mums pastāsta, ka būs atbilde punkts 1. Lūk, esam izgājuši cauri no 8. līdz 10. uzdevumam no 2024. gada matemātikas eksāmena. Ja jums patika mans mācīšanas stils un vēlaties vairāk redzēt šāda veida video, droši sekojiet un laikojiet. Un ja vēlaties ar mani darboties individuāli vai grupu nodarbībās, droši rakstiet. Visādi citādi tiekamies ar jums nākamajā epizodē. Tā!